Sveicināti vēlreiz. Šajā īsajā video es jums parādīšu, kas būtu veicams datorā, lai mums nebūtu problēmas ar ieiešanu virtuālā klasē un kā arī lai mums darbotos visi vajadzīgie rīki, kurus mēs jums kursos demonstrēsim. Un to ir izdarīt pavisam vienkārši. Jūs atveriet lapusīti ninit.com, adresīti arī zem video apakšā uzrakstīšu, un šeit apakšā jūs varat izvēlēties dažādus komponentus, kurus dators automātiski ieinstalēs jūsu datorā. Un gribu vērst uz vairākam lietiņām. Pirmā lietiņa te, kur ir sadaļiņa runtimes. Šeit vienkārši ieliekam ķeksīšus pie pilnīgi visiem šiem rīkiem, jo ja mums šie visi datorā būs instalēti, mums nebūs problēma ne ar vienu rīku. Un vēl šeit, kur ir web browser, tie web varūki, droši pēc, ja gadījumā datorā nav Firefox vai Chrome, arī šos varam atzīmēt, lai viņi datorā mums būtu. Tad, kad šis te ir izdarīts, varam spiest podziņu Get Installer. Jums tiks lādēts exe failiņš. Un, ja mēs šo te failiņu tālāk ar dubultklikšķi palaidīsim datorā, visas šīs te vajadzīgās programmiņas tiks instalētas, jums vairs papildus nekāda darbība nebūs jādara, un jūsu dators būs pilnībā gatavs darbam šajā virtuālās klases kursā. Tas arī šoreiz viss.